Nu, lūk, tā izskatās, tu vienkārši ar endoskopu ielien iekšā maksimāli. Un pasties, kā tas viss tur izskatās, redzi? Un tad tu redzi, katrā tajā šūnā iekšā ir kaut kādas problēmas, tas jau uzreiz lien ārā. Un tātad, kas ar viņu tur tālāk ir, nu, tu teiksim tā, tiekot tur fiziski iekšā nemaz, bez tikšanās fiziski iekšā nepateiks. Es pasties, kāds it kā ir tīrs, tāpat laikā atkal it kā ir netīrs, un kļūdas stāv iekšā. Un skaidrs, ka pretspiediena sensors, tad to parādīšu, pa kurien noķer. Viņš pretspiediena sensors noķer pa šīm te trubiņām, rekur viena un rekur otra. Tātad pa šīm te divām trubām noķer pretspiedienu, kāds ir iekšā kvēpniekā, jo te ir katalizators. Katalizators loģiski vienmēr paliek, un to mēs atstājam, un tam ir jāstrādā korekti, līdz ar to arī lambda zonda, rekur stāv, te uzreiz turbīnas iet gals virsū. Ļoti labi var uzreiz turbīnu pārbaudīt, eļļas nekādas nav. Temperatūras sensors, rekur stāv, un tāpatās šeit aizmugurējā daļa, paskaties, te aiziet